Šoreiz TV autoziņas viesojās Kalifornijā, kur izbrauksim ar jauno Lexus ES modeli, kurš turpmāk būs gan kā pašuzlādes hibrīds, gan arī kā 100% elektrisks limuzīns. Būtiski piebilst, ka gan pašuzlādes hibrīdu, gan arī 100% elektrisko versiju varēs iegādāties gan ar priekšējo riteņu piedziņu, gan arī pilnpiedziņu. Kas attiecās uz laiku, kad mašīna ieradīsies, tad elektriskā versija Latvijā parādīsies jau jūlijā. Savukārt, kas attiecās uz pašuzlādes hibrīdu, tad tas modelis jau parādīsies Latvijā tuvāk rudenī. Viens nozīmīgs arguments, ka vismaz tirdzniecības sākumā Lexus pilnpiedziņas modeļi baudīs vislielāko uzmanību, jo tirdzniecības sākumā gan priekšpiedziņas, gan arī pilnpiedziņas modeļiem, gan pašuzlādes hibrīdam, gan arī 100% elektriskajam limuzīnam būs vienādas. Lexus ES hibrīda modelis ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu maksās sākot ar 58 500 eiro. Savukārt elektriskais Lexus ES arī ar priekšējo vai visu riteņu piedziņu no 65 700 eiro. Ņemot vērā, kad elektriskais Lexus ES limuzīns kvalificēsies EKI atbalstam, tad pilnpiedziņas elektriskais modelis varētu izrādīties vislielākā interese no Latvijas pircēju puses. 343 dzirkspēki, 75 kWh baterija, 5,5 sekundes līdz 100 un vismaz 500 km liela sniedzamība. Bet taupīgāk braucot, varot pat nobraukt vairāk nekā 500 km. Turpretīm priekšpiedziņas Lexus ES elektromodelis, kuram būs jau 77 kWh ietilpības baterija, spēšot nobraukt pat 580 km. Arī Lexus ES salonā viss ir pilnībā jauns. Jauna stūre ar mazāku diametru, arī pats aplodes diametrs ir palicis mazāks. Feinas taktīlās pogas uz pašas stūres, jauna multimēdija sistēma, 14 colis kārienu jūtīgu ekrānu, ātrdarbīgāka un arī ar labāku un košāku grafiku. Un vēl šīs būs Lexus ar mazāko ātrumu pārslēdzēju selektoru. Attiecīgi šajā vietā tiek atbrīvot vairāk vietas dažādiem sīkumiem. Jauni sēdekļi, plānāki, bet tajā pašā laikā ļoti labi un ērti ar tādu labu sānu atbalstu. Un kas man visvairāk patika, tad saucamās hapstick pogas. Pogu šeit nav, bet ja jūs pieņemsim vēlētos augstākus gaisu salonā, tad piespiežot, mēs sajutīsim tādu patīkamu knikšķi, ļoti piedienu tādam augstas klases premium limuzīnam.